Yeah. Rīga naktī deg, bet tas augsts kā decembris. Kamēr viņi tēlo karaļus, es rakstu vēsturi. Yeah. Es nāku no pelēkām mājām, kur sapņi maksā dārgi, kur bērni grib būt bagāti, jo tēvi paliek parādi, kur draugi krīt klusumā un nodevības skan skaļi, un katrs smaids uz ielas bieži slēp zobus vaļā. Es redzēju, kā bēdz pārvērst cilvēku par zvēru, kā čalis pārdod dvēseli par Rolex un par tēlu, bet mani nevar nopirkt pārāk dziļi, mani redz. Es repoju no sirds, nevis lai trendotu pēc mēra, kamēr viņi kopē Ameriku ar lētu akcentu. Es rakstu katru rindu kā pēdējo testamentu. Nav man vajadzīgs ghostwriter, nav komandas aiz muguras. Mana balss ir stiprāk nekā basi tavā stumbā. Es neesmu vilnis, es esmu pati vētra, pēc manis paliek klusums, kad skatuve jau deg. Viņi grib būt augšā, bet bail paskatīties lejā, jo īsts karalis nerunā, viņu respektē. Es neesmu trends, kas pazūd pēc sezonas, manas rindas dzīvos ilgāk nekā viņu personas. Tu vari mani ienīst, vari neticēt man, bet nevienam nav spēka atkārtot to, kas esmu pats. Es repoju tā, ka vārdi paliek sienās kā lodīts, katrs bars ir kā trieciens bez filtra, bez robežu, kamēr viņi skaita views, es skaitu bezmiega nakts, jo īsta māksla dzimst tad, kad tev vairs nav ko glābt. Rīga mani uzaudzināja ar asfaltu un lietu, ar tukšiem makiem, bet lepnumu pilnu dvēseli. Es zinu, kā ir krist un pīculties bez palīdzības, tāpēc manas rindas sver vairāk nekā viņa imidž. Un ja rīt viss pazustu, nauda, slava, kontakti, es tāpat paliktu bīstams tikai ar vienu takti, jo reps nav outfits, nav chains, nav Instagram. Reps ir tad, kad tava patiesība cilvēkiem dur kādam. Kad gaismas izdziest un publika aiziet mājās,